iepazīstināt ar gada labdaras nominantu Edgaru Cimermani, aicinām labumu saņēmēju, datorlietotājs, vai ne? Dans Dambītis. Un arī Nils nāk klāt. Mēs jums gribētu pastāstīt par Edgaru Cimermani. Edgars Cimermanis ir jauns un aktīvs pagasta zemnieks. No gaļas lielopu saimniecību viņš ir pārgājis uz piena lokopības saimniecības, kūtie iz ražotājiem kaltie 80 govs, kuras 50 slaucamā sapluka jaunie tēliņi, lai vieglāk iztītu kūti sogat. Edgars sniega pūta pārvedis pēc sniega. Pārveidis par mēsas ķūju. Edgars Cimermanis 3 datorus pagājušajā Ziemassvētku priekšvakarā pats izvedāja un uzdāvināja bērniem 2 ģimenēs. 2 datorus saņēma Galaucē un 1 Mikus Lielaucē. Kā jau bērni bija ļoti priecīgi un pateicīgi, un kā jau pie Ziemassvētku dāvanu saņemšanas noskaitīja sagatavotos Ziemassvētku pantiņus. Edgars ir dedzīgs pasaules apceļotājs. Viņš vairākas reizes gadā dodas uz pēc iespējas tālākajām zemēm. Viņam mājās pa visu istabas sienu ir pasaules karte, kurā atzīmē punktus, kuros bijis. Karte ar vienu kļūst raibāk. No katras valsts Edgars atved metāla krūzīti kā suvenīru. Paldies Edgaram, ka neaizmirst iebraukt Galaucē. Skaisti, Edgars noteica, es piekrītu.